iznomā, arī tur iznomā. Ja telpu īpašnieki būtu pretimnākošāki uzņēmējiem, kur īsteno radošas un mākslinieciskas projektu idejas, tad iespējams pilsēta mazāk izskatītos pēc nekustamā īpašuma reklāmas bukleta. Šis stāsts būs par projektu Duka, kas saved kopā namīpašniekus un māksliniekus, lai mūsu pilsēta gal galā izskatītos skaistāka, radošāka un arī māksliniekiem būtu no tā kāds labums. Kas tad īsti ir Duka? Tā ir iespēja namīpašniekiem aizpildīt tukšās telpas un saņemt apsaimniekošanas izmaksas, bet jauni radoši uzņēmēji var izīrēt šīs telpas par komunālajiem maksājumiem, nevis astronomiskām summām. Vienīgais, kas nepieciešams, reģistrēties šajā Rīgas domes un sadarbības partneru projektu mājaslapā internetā. Sveiki! Labdien! Agnese! Aivars! Agnese meklē telpas Rīgas centrā un savu sludinājumu jau publicējusi Dukas mājaslapā. Telpas nepieciešams projektam Paviljons, kas atbalsta jaunos Latvijas modes māksliniekus. Izrādās, daudziem Latvijā līdz šim nebija nojausmas, ka mums ir mode un tīri valkājama. Tagad projekts, kas sākās kā īstermiņa pasākums, ir gatavs paplašināties, burtiski nesot jauno mākslinieku vārdus tuvāk pilsētas centram un turistu virzienā. Tā vairāk būtu tāda galerijas tipa projekts, kur mēs varētu piesaistīt varbūt ne tikai modes dizainerus, bet arī glaznotājus un modes fotogrāfus. Jā, varbūt tās veidot arī konkrētus pasākumus. Manuprāt, tas ir tāds labs un tālējošs projekts. Valstī, kurā dzīvo aptuveni 2 miljoni iedzīvotāji, ir grūti runāt par modes industriju. Izdzīvot grūti pat atzītiem māksliniekiem. Tādēļ jaunie meklē jebkuras atlaides un palīdzību. Jā, teiksim, kāds ir tas laika posms, runājot par... Labvēlības periodam? Jā, tieši tā. Cik jums daudz vajag? Nu, protams. Sākam no otra gala. Kāds ir jūsu redzējums? Nu, kas saka, plāni ir ilgtermiņā. Nu, ne tādi, teiksim, tāds ne pop-up veikals, bet tāds ilgtermiņā un patstāvīgi. Un tad, jā, kādi ir tie nosacījumi, teiksim, ka mēs tā pat pakāpeniski sākam maksāt. Es domāju, ka pusgadu mēs noteikti varam dot jums kaut kādu ieskriešanās periodu un tad skatīties, vai tur ir nepieciešams kaut kāds pagarinājums. Jā, vai arī jūs pakāpeniski jau jūt, kad jūsu ideja nostrādājas un viņi sāk jau kā realizēties dzīvē. Un jūs kaut kādā lēnā garā varat arī sākt atbalstīt arī namīpašniekus. Jā, skaidri. Tā kā tu apsēji vienosimies par to laiku, kurā brīdī jūs sākat spējīgi maksāt nomu un tad domāt. Ne visiem namīpašniekiem ir vienāda situācija. Šajā gadījumā 90% ēkas ir aizpildīti. Tādēļ tās īpašnieki var atļauties zināmu mecenātismu. Priecē tas fakts, ka cilvēki nav nokāruši galvas šajā ekonomiskā situācijā, bet meklē kaut kādu izēju, meklē kaut kādu risinājumu. Ja, un, stāvēt tagad mazliet, 20 eiro, ja, kaut kā būtu muļķīgi stāvēt malā, kad kaut kāda pozitīva kustība notiek un cilvēki meklē kaut ko jaunu uzsākt šajā brīdī. Un kāds ir Agneses vērtējums par redzētajām telpām? Nu, jāsaka, liels mīnus ir skatlogi un, protams, es esmu ieinteresēta varbūt tās vēl pameklēt citus variantus. Un šeit ir daudz atkal pozitīvas lietas, kad tieši tas, kas vajadzīgs, te ir liela telpa un divas mazākas telpas, kas varētu būt birojas un noliktava. Tas vēl ir jāapdomā un, teiksim tā, 50/50. Nākamais pieturas punkts ir Latvijas Mākslas akadēmijā. 4. kursa studentiem tūlīt būs bakalaura darba aizstāvēšana, un viņi meklē telpas, tik daudz es zinu. Pie topošajiem māksliniekiem atnācis arī Rolands Puhovs. Viņš ir Rīgas domes projekta radošās metropoles koordinators un arī portāla Duka galvenais uzraugs. Ir tāds pilsētas socioloģijā termins, ko sauc par izsisto skatlogu sindromu. Kad ir tukšas telpas, īpašnieki ar laiku sāk par viņām nerūpēties. Viņi varbūt nemazgā, jo tieši laiki ir izdevumi. Viņi varbūt atslēdz apkuri kaut kādā brīdī. Un tad tās skatlogi kļūst putekļaini, viņi sāk apzīmēt, un pēc tam viņš izsit. Un tas ir tas, ko mēs arī tā kā vēlējāmies to mazināt un novērst. Un Rīgas centrā ir telpas, kas agrāk bija ļoti prestižas un ļoti labas, un tagad ir putekļiem un jau apzīmētas. Tā kā arī no pilsētas puses tas neveicina nekādu tādu pilsētas tēlu vai tādu vitalitāti.
Duka uzrunā tos namīpašniekus, kuru telpas ir tukšas, īrnieku nav un visticamāk tuvākajā laikā situācija nemainīsies. Rolands ir pārliecināts, ka šādu telpu vērtību cels kultūras projekti. Tā ir tā mūsu Dukas diskusija ar daudziem telpu īpašniekiem. Parādīt kā piemēru, kad var telpas izmantot arī citādāk. Varbūt neiegūstot tūlītēju peļņu, kas ir īres maksa, bet telpas padarot dzīves, vitālas. Projekta mājaslapā ir tikai 2 mēneši, toties pirmais ilgtermiņa līgums uz 5 gadiem jau noslēgts. Tiesa, nevienmēr radošiem projektiem ir ilgtermiņa plāni. Ir reizes, kad telpas nepieciešams tikai dažām dienām, piemēram, Mākslas akadēmijas studentu izstādēji tās ir 12 dienas. Portālā Duka viņi atrada meklēto turpat pāri ielai, Kalpaka bulvārī. Mums ir izdevīgi, tāpēc, ka mums nav vienkārši izstāde, mums ir diploma darba aizstāvēšana, un tādēļ mums nāks visa mācību komisija uz turieni, un vajag pēc iespējas tuvāk, protams, lai viņiem būtu ērti, bet arī mums pašiem ir ērti, un arī akadēmijas pārējie studenti un pasniedzēji varēs ļoti ērti atnākt uz izstādi pāri ielai. Projekts saved kopā radošos uzņēmējus un telpu īpašniekus, kuri bieži vien runā dažādās valodās un viens otru nesaprot. Tas ir kā tilts starp abām grupām, un galu galā cerams, ka izsisto skatlogu un uzrakstu izīrē vietā parādīsies jauni mākslinieku veikali, galerijas, darbnīcas un citas radošas telpas, kas Rīgas apkaimes padarīs sakoptākas un pievilcīgākas.